bija jau tur, kur siena atrada to tur par tiem citplanētiešiem, ja? Raksta, gan tur rakstā, tur Krievija, tur atrast, tur kaut kāds tur citplanētietis, tur gan sniegā kaut kāds ar telefonu, tur kaut Nokia. Pierādījums. kaut kāds kaķa sūds, reāli uzpačas, tur citplanētietis, jā, tur ir atrast. Vienkārši noskūts kaķis izmērtāt ūdenī uzmest uz sniega. Tas ir citplanētietis. Un tajā pašā laikā, ķipa amerikāņi, zināt, kaut kad 2 nedēļas atpakaļ amerikāņi apstiprināja to, ka Rozvelā tomēr nokričais 3. gadā citplanētietis. Viņi pēkšņi uzreiz visi Krievija tur, jā, bļa, mums ir 100 citplanētieši, dienā mēs atrodam, bet... Nopačai, ko tur dehidrējušos kaķi, tagad tur ģipa baigi, jā, mums ir citplanētietis. Tas jau bija labs, tikai sienu kaut ko tādu var atrast, bet... Zini kā, galvenais, ja to vietu, kur sauc, tā ir Rūzvela, ne? Tā kā tagad Krievija gan jau to vietu, kur atrada sauc kaut kā tur Rūzvela pie Volgas, tur kaut kā baigā vieta izdomās tagad atrast, beigts. Magadonas Rūzvela. Jā, bāc. Rūzveļi kaut kāda tur būs baigta. Ej, Magadanska ir Rūzveļi. Totā. Krievijas revolūcijas laikā 47. gadā, revolūcija bija 80 dienu. Ej, Jā. Bet par tiem citplanētiešiem, amerikāņu atzina, durēs. Visi tie kas konspirācija teorijās ticēja, tur jau bija šitie ticēja, ka Jā. Rozvelā jau bija, 47. gadā, tur kaut kāds 100 cilvēku redzēja, kā tur nokrit kaut kas, tur, bija kaut kāda metāla, nesaprotami, un tur jau armijnieki uzreiz sabrauc un visi tur aizvāc prom, pateica, ka ja kāds izplatīja ziņas par to, ka uzreiz nogalinās. Bet beigās kāds tomēr izplatīja, un tur bija radās tās konspirācija teorijas, ka tur uz visādām bāzēm, tur Area 51, ka tur kaut kāds citplanētietis ir, kurš nokrit Rūzvelā, un viņi tur cenšas viņu tur izzināt, kā viņš ir. Tur bija arī, viņi jau, amerikāņi atzina, ka tas video, kur viņi graiza to citplanētieti, ka tas video, ir, ka īsti citplanētietis tajā video ir. Jā. Bet tur jau bija arī visādi tie, kas neticēja, viņi jau teica, ka tur pirmkārt jau tie mediķi, kas graiz, viņi jau nepareiz graizīja, ka mediķi tā nemaz nedomāja, ka tur, ka viņš ar to nāzi brauc pa ķermeni, viņam ir jātur roka, aiznāž arī. Viņš tur vienkārši paņem griež. Kaut kādam parastam čalītim uzticēja citplanētieti griezt, bļa. Tas ir komēr. Varētu tagad Krievi uztasīt tā kā to tur, ka video, kā viņi griež to beigto kaķi. Kaut kāds zin kā, mēs esam uzfilmēt uz čalas, tas viņus ņem no fakti, ja brauc pa to Magadānu šosē, kas ir tikai dubļos peld ar to savu ķīpu, viņš atbrauc, un tur ir kaut kāds, tas darbmācības skolotājs tur, jā, mums tur tagad atrast, tur pālī, jā, kaut kāds. Jūs atbraucot tieši laikā, mēs tūl griezīsim citplanētieti. Mēs esam atraduši beigtu kaķi. Ieliek tajās tur, kā saucās tā hēriņa, kas iespiež to, ka tu gribi tur vīlēt vai kaut ko tur, viņš Skrūspīlis. Jā, iespiež kāds skrūspīlēt. Mums tā īsti citplanētietis, īsta, viss īsti, brēt. Un projekts sauc Kots 2. Paņem vīli, āmuru. Mums nav īstu to skalpeli, mums nav skalpelis, mums nav nāzes, tāpēc mēs ar vīli. Bet mums ir jārīkojas operatīvi, viņš var tur aizbraukt ar savu kuģi, tur kaut ko viņš nolaidās opiņu, tur īstenībā, ko tur friskīts malās stāvā, viņš pabarot. Un tas Sergejs sēž. Jā. Es nezinu, vai tā ir patiesība, bet jūs paši to redzat, bet vai kaut ko sēž tur nopietni. Un tas Učiks sēž, tā kā parasti katrā sērijā Učiks sēž. Sergej, varbūt jūs gribat pagriezt. Jā. Viņš aizskata balss. Sergejs nezināja, vai piekrist vai nē. Bija atkarīgi viņa dzīvība, bet viņš piekrist, un Sergejs sēž, es tūlīt pildīšu tur kaut kā tur baigo misiju. Galvenais to visu ierunāja kaut kāda vecena, tikai kas tur, tādiem kupliem matiem, kāda Svetlāna, kas tur kaut ko tur nultis, laikam,
Un tad viņš kaut kāds nākamās 30 minūtes pārraidē, viņš braukā pa visādiem čaļiem, kur arī it kā ir redzējuši cipelētieši. Kaut kādā veceni, kas ir akli, tur kaut kā, es redzēju, jūtu tur kaut kādā sāģā dzīvo, tur 200 km. Man tas zinu, ka bija. Jo viņš prasa, jūs palikāt akli, jūs redzējāt cipelēties. Nē, es jau piedzimu aklam. Bet es redzēju, jā. Es to jūtu. Kā jūs redzat, mēs vienreiz zāģējām malku un tur zvaigzne nokrita un tur pacēlās augšā dūmi un tur bija kaut kāds cipelēties. Es nezinu, kas tas bija, varbūt tas bija Žoriks kaimiņš, viņš tur mežā kaut ko strādāja, bet es domāju, ka tas nebija Žoriks, bet cipelēties, jā. Jo Žoriks otrdienās ir pie maukām. Un tas Sergejs brauc atpakaļ uz Maskavu ar mašīnu. Un ģipa runā, ģipa viņam kameras laiku tur pa labi no viņa. Viņš tur runā kamerā. Es nezinu, vai ticēt vai neticēt tai dāmai, bet es liecos uz to, lai ticētu. Tur kaut kāds teorijas. Zin kā, pēc tam tā kā fonā tā vecena. Tas Žoriks ir noticējis viņai. Tad Žoriks tā, es esmu noticējis viņai. Galvenais, pēc tam kaut kāds pēdējās raidījuma 5 minūtes. Sergejs tur, mūs ir skāruši šokējuši ziņas. Mēs būsim pirmie, ar kuriem piekrit runāt Žoriks. Tur parādās. Sergejs sēž istabā. Un ja pretī, ķipa, tumsā, ka neredz, ķipa, seju neredz. Un ar pārtaisīto to jā, tur. Balsi, jā. Balsi. Es otrdienā staigāju pa maukām, tāpēc tas nebija es, bet tas bija citplāns. Un ķipa parādās tas tur, ķipa, nu viņa vārds un tas, un tā vecena to pretīgā balsts. Žoriks, ķipa, tur kaut kādā. Jā, kaut kādā. Ozelnieks pats. Jā, ķipa, pastāst, kas viņš tāds ir, bre. Atvaļināts policists, kas nemaz nav strādājis policija. Kaut kāds dzīvnieku tur patruļa biznes. Katru otrdienu staigā pa maukām. Un tāpēc mums ir pierādījums, tāpēc, ka viņš staigā pa maukām, tāpēc viņš tas nevarēja būt tāda ritīga, tāda mainstream balsts, vienkārši iet kaut kāda tur konkrēta. Come on, ble. Ai, labi, cipelēties jau. Izbeidzās mums. Mēs atklājām tēmu, jau.